Pašvaldības priekšsādātājs Leonīds Salcevičs parakstījis 1,67 miljonu latu vērtu sadarbības līgumu par biznesa inkubatoru izveidi Jēkabpilī. Dokuments paredz komercdarbības veicinošu apstākļu radīšanu mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Līgums parakstīts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora vietnieku Māri Elertu, pilnsabiedrības JITS biznesa inkubators izpilddirektoru Agri Ķipuru un Aizkraukles novada pašvaldības priekšsēdētāju Vilni Plūmi. Šis līgums dos iespēju aģentūrai uzreiz piedāvāt investoram teritorijas, kur viņš var izvietot savu ražošanu. Sākotnēji biznesa inkubatoru uzņēmumiem būs pieejamas biroju un ražošanas telpas Jēkabpilī Rīgas ielā 115 un 111 un Aizkrauklē Gaismas ielā 14B. Tas nozares varētu būt vairākas, jo mums ir attīstīta kokapstrāde, bet varētu būt vieglā rūpniecība, tāda rūpniecība, tādas ražotnes, kas dod darbu sieviešu kārtas pārstāvjiem. Biznesa inkubatora pieejamie komercdarbības atbalsta pakalpojumi būs finansējuma piesaiste uzņēmuma attīstībai, tā skaitā izmantojot Eiropas Savienības finanšu instrumentus, eksporta veicināšanas pakalpojumi, uzņēmuma produkta modelēšanas, prototipēšanas pakalpojumi, ar produkta pakalpojumu virzīšanu tirgū saistīti pakalpojumi, mārketinga plāna izstrāde, uzņēmuma vizuālās identitātes izstrāde, visa veida reklāma, publicitātes pakalpojumi. Web lapas izstrāde, uzņēmuma dalība nozares izstādēs un citi, kā arī grāmatvedības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, telpu noma un citi. Biznesa inkubators ir gaida jebkuru uzņēmumu, kuram ir ideja par attīstību vai arī par biznesa plānu izstrādi jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Pilnsabiedrība JITS biznesa inkubators dibināta Jelgavā 2007. gadā, kurai paplašinoties tiek veidots biznesa inkubatoru tīkls ar centriem Jelgavā, Dobelē, Jēkabpilī un Aizkrauklē.